Nav noslēpums, ka ēku stāvoklis Rīgā nav no tiem labākajiem. Būvniecības valsts kontroles birojs savā mājaslapā ir izveidojuši interaktīvu karti, kurā katram ir piekļuve aplūkot apsekoto sabiedrisko ēku stāvokli Latvijā. Šajā gadā pirmajos 9 mēnešos mēs esam veikuši vairāk kā 1200 ēku apsekošanu. Mūsu uzdevums ir vērst sabiedrības uzmanību par to, ka kaut kas tajā mājā vai nu nav kārtībā, vai nu tieši otrādā, ka tā māja ir droša. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs atrodam, ka daļa ēkas ir bīstama cilvēka drošībai, tad šī ēka ir atzīmēta ar sarkanu. Rīgā par bīstamām šobrīd ir atzītas 3 sabiedriskās ēkas – Latvijas biznesa koledža, Rīgas cirks un administratīvā tipa ēka 11. novembra Krastmalā. Ēku īpašnieki ir atbildīgi par sev piederošo ēku tehnisko stāvokli, tā uzturēšanu un to, lai tajā esošie cilvēki būtu drošībā. Pēc komentāra par Latvijas biznesa koledžas ēkas stāvokli vērsāmies pie tās īpašniekiem valsts nekustamajiem īpašumiem. Koledža ir apmierinošā stāvoklī. Ja mēs runājam par pašu telpu, tur nav nekādas bīstamības. Skolā notiek nodarbības un, kā saka, nevienam klasē nekas uz galvas neuzkritīs. Ja? Tā lielākā problēma, par ko visi satraukšies šobrīd, ir šīs sijas, kas ir pagrabtelpā un kuras faktiski atrodas zem tās caurbrauktuves. Caurbrauktuve šobrīd ir noslēgta. Iebraukšana pagalmā ir noliegta, tāpēc, ka tuvāko 2 mēnešu laikā tiek veikta gan izpēte, gan arī šie remonta darbi. Tur nenotiek nekas tāds, kas varētu šo skolēnu dzīvību apdraudēt. Vēl viena no sarkanā punkta ieguvējām ir Rīgas cirka ēka, kurai ir īpaša pilsētvēsturiska nozīme. Šis lēmums jau ir ietekmējis cirka darbību. Pēc šāda sarkanā punkta paziņojuma mums nokrīt skatītāju skaits, jo loģiski cilvēkiem bail. Par ko? Mēs esam uzaicinājuši certificēts speciālists, kas ir šajā laikā taisa reāls pārbaudas analīzes un apsekojums. Viens apsekojums, tur ir otrs apsekojums vai ne trešais apsekojums, kas tiek taisīti, ja, kas ir reāli izstrādāti projekti, kur tiek pārbaudīts cirks soli pa solim, kas tiek iesniegt arī šim birojam, un pēc visiem šiem apsekojumiem mēs saņemam biroju vēstuli, kas mums atļauj rādīt cirku. Pēc tam nāk šāda karta, kurā ieliek sarkano punktu, kur paziņo, ne, tas tomēr ir bīstam. Jūs paši esat iedevuši atļauju, un tajā pašā brīdī jūs sakat, ne, tomēr labāk neiet, ja? Neviens tur nav pašnāvnieks. Viņam vajadzīgi ir 100% garantija, ka tas ir droši. Man ir vajadzīgs 100% garantija, ka tas ir droši tiem 1000 skatītājiem, kuriem te vietas parādīts. Rīgas cirka ēka ir liela ēka, kur viena daļa no ēkas ir slēgta. Bet tas nenozīmē, protams, ka visa ēka ir slēgta un tur nevar notikt kaut kas cits. Rīgas cirkā liela daļa problēmas saistīts ar to, ka tādas fundamentālas pārbūves darbus, manuprāt, viņi nevar nemaz īsti veikt, jo nav sakārtots īpašumtiesību jautājums. Trešās bīstamās ēkas īpašnieki ir Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrija. Sazvanījāmies ar īpašnieku advokātu Jāni Lapsu, kurš sniedza komentāru par ēkas stāvokli. Uz to brīdi, kad viņi pieņēma šo lēmumu, tiešām tā situācija bija, ka daļa ēkas nevarēja eksploatēt. Šī gada sākumā bija ugunsgrēks, veicot šo apsekošanu un atsacot arī attiecīgi pārsegumus, tika konstatēts vēl citas lietas, citi trūkumi, un tad mēs vērsāmies pie šī biroja. Birojas deva slēdzienu, un pa šo laiku tad tiek aktīvi strādāts pie tā, lai novērst visos trūkumus un lai mēs te interaktīvā kārtē kļūtu par zaļo punktiņu. Visām 3 bīstamajām ēkām ir kas kopīgs. Eksploatācijā jāpārtrauc tikai daļa ēkas. Tas nozīmē, ka sarkanais punkts kartē nevienmēr norāda, ka visa ēka ir bīstama un var apdraudēt cilvēku drošību. Ja kaut kā ir novērot kaut kādu bojājumu vai kaut kādās konstrukcijās ir nolietojums, noteikti nevajag gaidīt, kad kaut kas pats no sevis atrisināsies, jo pats no sevis nekas neatrisināsies, problēma tikai samilzīs un beigās izmaksās vēl dārgāk. Ja? Mums ir uztaisīts tāds, ka mums tā Latvija pārāk zaļa un labi ir. Ja? Neticami labi, kad ir viņā tikai tādi daži sarkani punkti. Mēs ļoti ceram, ka šī sarkanā krāsa rada cilvēkus uzmanīgus, atrodoties tajā ēkā, un līdz ar to, kur ir bīstams, tur arī cilvēki necentīsies iekļūt. Mēs varam pieņemt lēmumu, mēs varam viņu nosūtīt īpašniekam,
Bet, ja vēl sabiedrība nāk palīgā un pieprasa no mājas īpašnieka sakārtot šo ēku, tad šis darbs kopīgi veicās daudz ātrāk un daudz labāk. Ričards Šurkins, Austra Pleša, raidījums Kivī.